Tātad pulkstens ir 10:00 un sāksim šī gada 15. jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Sēdē tātad šobrīd ir pieslēgušies 5 no 7 deputātiem. Kvorums mums ir pietiekošs tātad. Un šodien darba kārtībā mums ir 3 jautājumi. Viens no tiem ir par darba kārtību un viens ir informācijas. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par sagatavoto darba kārtību? Ja jautājumu nav, aicinu balsot. Paldies, 5 deputātiem balsojot par darba kārtību ir apstiprināta. Nākamais darba kārtības jautājums par saņemtās dotācijas par papildus darbu mājokļu pabalstu administrēšanai finansējumu iekļaušanu Limbažu novada sociālā dienesta 2026. gada budžetā. Ziņo mums sociālā dienesta vadītāja Ilze Rubena, lūdzu. Paldies, labrīt! Augstās ziemas dēļ valdība nolēma izdarīt izmaiņas mājokļu pabalsta nodrošināšanā iedzīvotājiem. Gan tika paaugstināti koeficienti, gan secīgi darbiniekiem, kur nodrošina šo mājokļu pabalstu administrēšanu, bija intensīvāk jāstrādā. Un tāpēc, pamatojoties sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 72. punktu, tika noteikts, ka laika posmā no 26. gada 1. marta līdz 30. jūnijam pašvaldības darbiniekiem, kuri iesaistīti šī likuma pārejas noteikums 71. punktu izpildes nodrošināšanā, tātad mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanā un arī pārēķināšanā, ja tas ir ticis iepriekš piešķirts un ir veikts papildus darbs, pašvaldība var noteikt piemaksu līdz 30% no darbiniekam noteiktās mēneša algas. Un šī te kompensācija ir tātad 100% apmērā. Un šobrīd no Labklājības ministrijas ir saņemta dotācija 5062,10 eiro apmērā par martu, un tiek plānota dotācija 5101,49 eiro par aprīļa mēnesi un 4920,95 eiro par māja mēnesi, kas būtu jāieskaita Limbažu novada sociālā dienesta budžetā. Un, lai pārskatāmi varētu administrēt šo te saņemto dotāciju, ienākošie līdzekļi ir jāsadala atbilstoši ekonomiskajos kodos. Tātad 104. struktūrā, kas ir sociālais dienests, ja 1100 kodā jāplāno atalgojums 12,228,95 eiro, un savukārt kodā 1200 šīs te valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 2855,59 eiro apmērā. Tā kā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Ilzai, par ziņojumu. Ņemot vērā, ka tas apjoms jau mums nesamazināsies. Kā ilgtermiņā skatoties tur tagad ar tām piemaksām? Apjoms, lai būtu skaidrāk par mājokļu pabalstu, tieši skaitlisko izmaksu, arī esmu sagatavojusi nelielu materiālu. Piemaksas vairs netiks izmaksātas, jo tam bija terminēts laiks. Arī šobrīd koeficienti ir atgriezušies iepriekšējā līmenī, vairs nav paaugstināti, kā ir pievienot materiālā, kādi bija laika posmā līdz 30. aprīlim. Mēs arī esam veikuši pilnībā visu, jau kuriem tika piešķirts iepriekš šis te mājokļa pabalsts, arī tātad pārēķini, tad tas darbs ir izdarīts principā un atgriežas tātad normālā režīmā. Ir veikts, ja kā saka, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, protams, ir veikts daudz
konsultācijas arī tādām mājsaimniecībām, kurām patiesi nepienācās šis pabalsts, bija interese par šo te pabalstu. Līdz ar to tas darbs, protams, ieguldīts, viņš arī turpinās. Bet es varētu izdalīt, lai būtu pilnīga aina, papildus materiālu par tieši skaitlisko, kas ir izdarīts. Jā, man komitejas vadītājs atļauj. Paldies. Tas vienkārši netika iekļauts. Kas vēl būtiski piebilst, ir, kad ikdienā pašvaldībai tiek kompensēta 30% no mājokļu pabalsta, tad šajā te brīdī, laika periodā, kad bija paaugstinātie koeficienti, tad pašvaldībai tiek no valsts kompensēta 50%. Bet tagad mēs esam atgriežušies atpakaļ šajā te iepriekšējā līmenī, kad tiek kompensēta 30%. Bet nu sekosim līdzi šai te mājokļu pabalsta izmaksai. Un tie cipari, jā, ir pirmās divas kolonas ilustrē tātad vislielāko pieaugumu, kas mums bija aprīļa mēnesī. Paldies. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi ziņotājai? Visi citīgi studē materiālu. Ja jautājumu nav, kolēģi, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies 5 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir apstiprināts, un šo materiālu varbūt iespējams elektroniski pievienot rīt Finanšu komitejai. Paldies. Un nākamais tātad ir informatīvais jautājums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas 2026. gada maija sēdēs pieņemtajiem lēmumiem. Ziņo mums speciālisti mājokļu jautājumos Inga Zālīte, lūdzu. Labdien! Informēju, ka dzīvokļu komisija mājas sēdēs ir izskatījuši 46 iesniegumus. 32 no tiem ir dzīvokļu jautājumiem un 14 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Ar 11 personām ir pagarināti ieslīguma termiņi, no tiem 6 ir sociālā dzīvokļa ieslīgumi. 2 personām no Maiņas rindas ir piešķirti citi pašvaldības dzīvokļi, 3 personām no rindas pirmoreiz ir izīrēta pašvaldības dzīvoklis, 1 no tiem ir speciālistam. Ar 1 personu ir pārslēgts ieslīgums iepriekšējā īrnieka vietā, un 2 ieslīgumi ir izbeigti, jo īrnieki ir atbrīvojuši pašvaldības dzīvokli. Paldies! Paldies, Ingai. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad vēlreiz paldies par ziņojumu. Kolēģi, un šodienas darba kārtība ir noslēgusies, vai ir kādi citi jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad paldies par šodienas sēdi un tiekamies 13:00 uz Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi.